Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, gan šajās, gan arī citās debatēs esmu dzirdējis pietiekami daudzus tādus skaļus apgalvojumus par valsts budžetu un mūsu fiskālo ilgtspēju. Tāpēc dažus no šiem apgalvojumiem es noteikti labprāt atspēkošu. Lūkšu arī apvienot debašu laikus. Lūdzu apvienot debašu laiku. Tātad visās mūsu reģiona valstīs augstākā prioritāte ir drošība. Tādēļ pat fiskāli konservatīvas valstis strauji kāpina aizsardzības izdevumus un neizbēgami arī valsts budžeta deficītu. Lai arī bieži izskan apgalvojumi, ka Latvija šobrīd uzvedas fiskāli bezatbildīgi, aizņemoties naudu un audzējot valsts parādu, es šiem apgalvojumiem nepiekrītu un vēlos pamatēt, kāpēc. Pirmkārt, Latvijā nākamajā gadā būs viens no zemākajiem budžeta deficītiem NATO austrumu flanga valstīs. Igaunijā 4,5%, Somijā 3,6%, Polijā un Rumānijā vēl lielāks 6,5% no iekšzemes koprodukta. Latvijā 3,3% no iekšzemes koprodukta. Zemāks tas būs tikai Lietuvā, kur būs 2,7% no iekšzemes koprodukta. Otrkārt, Latvijas valsts parāds joprojām ir starp mazākajiem, un joprojām ir daudz valstis, kurām ir krietni lielāks parāda saistības. Kā piemērus varu minēt, lielāks parāds kā Latvijai ir gan Polijai, gan Vācijai, gan Somijai, un nemaz nerunājot par Itāliju, Franciju vai Grieķiju. Par valsts parāda apkalpošanas izmaksām. 2028. gadā tas būs 712 miljoni eiro, un mēs tiekam baidīti ar šo skaitli. Mēs nevaram skatīties tikai uz vienu skaitli. Ir jāskatās arī uz ekonomikas lielumu un cik parāda apkalpošana valsts ekonomikai izmaksā. 2028. gadā tie būs 712 miljoni eiro, ja 1,5% no iekšzemes koprodukta. Nesenajā Latvijas vēsturē ir bijuši gadi, kad par parāda apkalpošanu mēs maksājam vēl vairāk. Tā bija gan 2010. gadā, kad maksājām 1,9% no IKP. Līdzīgi arī visus nākamos gadus. 2015. gadā mēs maksājam 1,6% no iekšzemes koprodukta valsts parāda apkalpošanai. Atgādinu, ka 2015. gadā Latvijas valsts parāds bija 385 miljoni eiro, un 2028. gadā tas būs 712 miljoni eiro. Bet mēs maksāsim tikai 1,5% no IKP. Tātad mazāk nekā mēs maksājām pirms 10 gadiem. Tāpēc svarīgi neizraut skaitļus un datus no konteksta, bet skatīties tos kopsakarībā. Un treškārt, Latvijas budžeta deficīts būtu aptuveni tikai 1% no IKP, ja vien mums nebūtu steidzama izdevuma aizsardzībā. Nākamā gada budžeta deficītu pamatā veido drošības izdevumi, un to kopējais izdevuma efekts uz valsts parādu ir 1,2 miljoni eiro. Kolēģi, es saprotu opozīcijas uzdevumu kritizēt koalīcijas izstrādāto valsts budžetu. Pat ja opozīcijai šis budžets patiktu, tā tāpat par to nebalsotu, un neviens jau ar to nesagaida. Un tomēr kritikai ir jābūt konstruktīvai un arī atbildīgai. Jo nemitīgi atkārtojot, ka šis ir, piemēram, valsts bankrota budžets, un Latvija ir dziļas krīzes priekšvakarā, jūs mazināt Latvijas valsts prestižu, sakāt investoriem, ka te nav un nebūs labi, un lejiet ūdeni populistu dzirnavās. Gan to, kuri šeit sēž, gan arī tie, kuri sēž jau pie Saeimas durvīm un gatavi nākt iekšā pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām. Paldies!